Balstoties uz to, ko saka lielākie šī brīža mākslīgie intelekti, 13 asins analīzes, ko būtu vērts uztaisīt. Man ir cilvēki teikuši, es jau uztaisīju pilnu asinsainu, tagad viss skaidrs. Diemžēl pilnā asinsainā ietilps 10 līdz 15 asins analīzes. Kaut gan Google laboratorijā ir pieejamas 1018 dažādas analīzes. Protams, visas nav vērts taisīt, un arī jums neviens viņas nevarēs gandrīz izskaidrot, jo viņas vienkārši ir bišķī pa daudz. Tātad 13 balstoties uz to, kas tiešām cilvēkiem visvairāk pasaulē pietrūkst. Jo šobrīd tā situācija, manuprāt, ir tāda, ka daudz cilvēki jūtās vai nu mazliet slikti, vai tā kā normāli ar tādu skaidrojumu, ka tā es vienmēr esmu jūties, vai tā ir normāli, jo mēs vienkārši neatceramies, kā justies perfekti, un mēs pie ārsta arī ejam tikai tad, kad ir slikti, nevis to, ka es jūtos labi, bet es vēlos justies izcili. Lielākajai daļai no šiem deficīta pazīme ir tāda, ka tas ir kaut kāds nogurums, nespēks. Bet ir arī otra puse tam, piemēram, E-vitamīnam. Ja viņš ir pārāk daudz, tad tas arī izraisa nogurumu, vai pat asiņošanu, vai asins nerecēšanu, kas atkal ir slikti un var sabojāt aknas, atkal viņu pārdozējot. Tāpēc vienkārši dzert kaut kādas tabletītes, lai uzbūstotu, uzņemtu tos vitamīnus, tas arī neko labu nedos, jo to var arī pārdozēt. Tādēļ ir svarīgi noteikt, kas tieši manās asinīs notiek, un pirms tā visa, protams, parūpēties par to, ka es esmu izgulējies, un es katru dienu sportoju. Ja es varu izgulēties, un es varu katru dienu arī sportot, vai vismaz vingrot, tad tas jau ir labi. Tad 13 vai 12 asins analīzes testosterons, kas sievietēm mēdz būt pa daudz un vīriešiem pa maz. Omega-3, šī gan Google laboratorijā ir diezgan dārga. Es pats taisu Vitas laboratorijā, manas izmaksā gan arī uz pusi lētāk, tā kā droši prasiet, ja jūs vēlaties, mēs varam satikties, iedursim pirkstiņā un aizsūtīsim uz Vitas laboratoriju. D vitamīns, dzels, magnijs, cinks, B grupas vitamīni, kālijs, E vitamīns, A vitamīns, svarīgs ādai un kalcijs. Tad 13. varētu būt Aleks panelis, kas pasaka visas tās alerģijas, kas tev varētu būt. Man bija tāds pārsteigums arī uzzināt par dažiem ēdieniem, kuriem es nezināju, ka man ir alerģija. Bet noteikti ir vērts uztaisīt, pārbaudīt un saprast, kāda ir tā mana situācija. Neminēsim, bet pārbaudīsim. Veiksmīgi!